Brīlovam. Un kas kopīgs Mārtiņam Frēmanim ar skaitļiem 30 un 15? Visi izrādās vienkārši grupa Tumsa Latvijas mūzikas pasaulē sajutušies kā īsti veterāni. No daudziem koncertiem un tūrēm 15 gadu laikā salīkuši un nosirmojuši. Tieši tādā paskatā solīdie kungi vakarā prezentēja savu disku, kurā apkopoti labākie hīti. Grupas līderim Mārtiņam Frēmanim šie bija dubultsvētki, 30 gadi klāt. Mēs cītīgi cenšamies publiski slēpt manu īsto vecumu. Tomēr ļaudis neapmuļķos. Lai suminātu svētku vaininiekus, uz prezentāciju bija ieradušies liels pulks grupas fanu un draugu, kuri vecos ļaudis apdāvināja. Kolēģi no labvēlīgā tipa dāvāja svilpīt, lai Frēmanim, kad sacer dziesmas un aptrūkstas vārdi, nav jādungo la la la. Dziedātāja Ella paspēja arī klēpī pagorīties. Vecā draudzene Ance Kraus bija sarūpējusi lauku labumus. Tur bija kartupelīši, jeb kā mūsu pusē to sauc par āceņiem, bija sarakti, tad tur vēl bija kāpostu galviņi. Arī šarmantas dāmas lokanās mēlēs ar labiem vārdiem neskopojās. Dziedātāja Linda Līna gan šoreiz tulka lomā izlīdzēja francūzietē Marijai Matjē. Priecājamies, ka tumsa gaisma spīdina arī ar joku palīdzību, uzjautrinot gan sevi, gan citus. Un droši vien jubilejas tūrē, kas būs visā Latvijā, notiks brīnums un jaunība tiks atgūta ar visu tai piederošo lokanību, izveicību, optimismu un lielo enerģiju. Lai izdodas! Disku var noslēpt arī somā, kurai piemīt personības garša.